Jurijs Sokolovs pēc mača pret RFS. Treneri, tavs komentārs. Sveicināti, labvakar. Teiksim tā, gatavojamies nopietni pie šai spēlei un principā kopumā nospēlēm nav slikti, bet diemžēl kārtojo reizi netikam galā ar RFS stipram pusēm, galvenkārt čipi uz Limaiču un, protams, standarta situācija, kuri arī izšķira šodienas spēles likteni. Vai ar tām stiprām pusēm vispār ir iespējams tikt galā? Kā vispār cenšaties tam sagatavoties? Vienmēr ir kaut ko nodemonstrēt pretiniekam, un mēs arī gatavojamies ļoti nopietni. Visu nedēļu zinājām, ka laikam tomēr Limaičs iznāks pret mums. Principā, kad viņu nebija, pirmā puslaika viņam bija viens centrums un uzreiz gols. Ko pateikt, atkārtošu. Tā ir RFS stils, ar to viņi ļoti stipri un kārto reizi mums trūkst gan meistarību, gan pareizu lēmumu pieņemšanu un galvenkārt vēlmi nospēlēt tieši otru bumbu, būtu gatavi nospēlēt otru bumbu. Kaut kādā ziņā neloģiski, ka pret Limaiču un pārējiem nav divu ražināko vīru komandā, Aizupa un Papa Gnenga. Aizups pagaidām nav gatavs šīm ātrumām, un mēs pamazu, teiksim, vedam viņu pie viņa laba formā, bet tajā pašā brīdī acīm saprotāmi, ka nav gatavs viņš pagaidām spēlēt virslīgā. Mums ļoti gribētos to, un es jums apsolu, ka es ļoti ceru, ka caur otro līgu viņš dabū savas labākas kondīcijas un atgriežas. Kas saistās ar Papu, uzreiz uz šo spēli mēs treneri pieņemam lēmumu, ka centrāla aizsargu duels būs Tati un Zija, un principā kopumā es nevaru pateikt, ka viņi nospēlē slikti, bet diemžēl 4 realisti vārti, protams, teiksim, galvenie vāroni iekavas, ir aizsargi. Kā vispār Ziedam šajā pozīcijā, jo, cik saprotu, primārais viņš ir malējs aizsargs? Nē, jums nepatiešām taisnība, jo mēs viņu paņemam galvenkārt Ziemā kā centrālu aizsargu, bet tasējam viņu gan spēlē ar 3 centrālajiem aizsargiem, viņš var nospēlēt laterālu, gan arī 4 aizsargus viņš var aizvietot malu aizsargu, bet tomēr primāra viņa pozīcijas uzskatu kā centrālais aizsargs. Kā varbūt vērtē uzbrukuma darbības, salīdzinot arī ar iepriekšējām spēlēm, kur tas nepārāk sekmēs, tīpaši pirmajā kārtā, kā šodien varbūt skaties arī uz duetu Hārža Mukvela? Pirmam kārtam, protams, viņam bija grūti, bet tomēr pirmas minūtes un izveidotas situācijas mums bija. Gan pie rezultāta 1-2 mums bija ļoti laba situācija Džoeļam, trāpīt. Atkārtošu, principā, ar katru dienu komanda Viljam, manuprāt, apgūst tavas labākas īpašības, un mēs uz to ļoti ceram. Arī šodien viņš dažreiz nodemonstrē savas tā saucamos skilus. Skatāmies, atkārtošu, ceram arī uz to, ka Harša ar katru nākamu spēli virslīgu tomēr aug kā tāds izvīrietis, un palīdz mums arī ar viņu sniegumu. Cik nopietni savainojums Džoelam, jo, cik saprotu, viņš arī pēc tā sitiena vēl nospēlē kāds 5 minūtes? Pagaidām nav saprotams, es nedomāju, ka tas kaut kāds ir sarežģīts. Vienkārši tāds nopietns sitiens uz gūžu, pēc kurā ļoti grūti izveidot gan pat soli, bet es nedomāju, kaut ko sarežģīts. Ir laiks tagad viņu arī atvesaļot. Un par vārdsargu līniju, vai Jānis Beks kādreiz uzspēlēs pret RFS?
Es saprotu, ka jūsu jautājumā ir kaut kādi zemūdeņa akmeni, jā, bet uzreiz pēc spēle pret Rīgu, jā, mēs turim galvu, ka šito spēle spēlēs Savēļevs. Pirmam kārtam mums ir ļoti laba konkurence treniņu procesā. Paldies par to vārdsargu trenerim Sergejam Diguļovam. Otrkārt, ar Jūru mēs aizvedam visu starpsezonu sagatavotību, jā, un principā viņš izskatās nav slikti šajā spēlēs. Un es uzskatu, ka šodien viņš bija viens no labākiem spēlētājiem, līdz ar to viņš šodien pilnīgi attaisnoja, neskatoties uz to, ka viņš ielēža 4, jā, attaisnoja savu vietu šodienas sākuma sastāvā. Varu piekrist, ka viņam labākā spēle, bet vienmēr no malas izskatīsies, ka tieši pret RFS Jānis Beks un ne tikai viņš izlaiž mačus. Mums pirms spēles bija plāns, atkārtošu, sākuma sastāvu izvēle, tas ir trenera pienākumi, un man nav nekādu sensāciju, mēs gatavojam Jūru šodienai spēlē. Un Silā, vai viņš bija gatavs nospēlēt vairāk? Silā ir tāds spēlētājs, kuram nepatīk aizsargoties, jā. Ja jūs minējat, viņš arī pret Rīgu iznāca uz maiņu. Atkārtošu atkal, jau pirmas dienas mums bija plāns, ka, lai labi aizsargoties, mums vajadzīgs Kopilovs, kurš daudz skriena, teiksim tā, un dažreiz aizvieto malu aizsargu. Līdz ar to Sila šodien iznāca uz maiņu, lai pamēģinātu mums izveidot kaut ko uzbrukumā. Un par debutantu Linardu Lozdu, ko var pateikt, kā viņš varbūt izskatās jauniešos, jo mēs viņu pirmo reizi redzējām virslīgā? Nu, kā pateikt, mūsu ģenerāldirektors vienmēr teica par briljantu no Āfrikā. Jā, gan Linards Lozda, gan Alims Savēļevs, gan Rinalds Baikovs un vēl daži jauni spēlētāji. Tas ir mūsu Daugavpils briljanti. Mēs uz viņam ļoti ceram. Un principā viņš nopelna savu iznākšanu šodien, jo ļoti labi izskatās treniņu procesā un pārbauda spēle pret Rezekni, kuri mums aizvadījām ar otru sastāvu. Viņš izskatās ļoti, nu teiksim, pārliecinoši un bija galva, ka viņš šodien debitēs. Jā. Tieši tāpēc mēs viņu šodien delegējam uz pirmspēles preskonferenci. Viņš tagad arī izsaukts uz U18 izlasē. Nu, skatāmies, lai jums būtu arī saprotība, neskatoties uz to, ka mēs, kā klubs, aizvadām patiešām ļoti sekmīgas divas aizvadītas sezonas, jā, no vienas puses, bet tajā pašā brīdī mēs neaizspēlējam jaunu spēlētājus. Un jau no pirmas kluba dienas eksistēšana, jā, sagatavot un izaudzināt jaunu spēlētāju ir viena no primāriem mūsu uzdevumiem. Līdz ar to mēs to darbu turpinājam un ļoti ceram uz jauniem Daškevičam, Ilīnam un Černomordim. Un 0 punktu 3 mačos, cik ļoti tas, nezinu, kaut kā ietekmēs to darbu, kas tiks paveikts tuvākajās 2 nedēļās? Protams, nav patīkami, bet atkārtošu, ar katru dienu, gan ar šodien, gan arī šodien mēs redzam, ka mēs daudz labāk izskatāmies kā komanda galvenokārt uzbrukumā, ko mums ļoti trūkst pirmā spēle pret Grobiņu. Ja? Es ļoti ceru, atkārtošu, ka visi noveseļojas un mēs pilnā sastāvā pienācām pie spēlei pret Liepoju, kur mēs aizvedīsim mājās. Vai vēl kāds varētu parādīties šajā brīdī, kāds leģionārs, nezinu? Varbūt mums tagad ir izlašu loga plānota spēle pret Hegelmanu. Mums ir pārbauda arī daži spēlētāji, gan jums arī pazīstami. Jā, mēs skatāmies, jā, redzēsim, kas būs. Paldies. Paldies. Viktors Moros pēc spēles pret Daugavpili. Treneri, tavs komentārs. Labvakar. Kas bija labs šodien? Tā ir atmosfēra. Paldies līdzjutējiem.
rezultāts, bet kopumā ar komandas sniegumu neesmu apmierināts. Pirmais puslaiks aizvadījām ļoti lēni. Varbūt pateicoties pretiniekam, viņi ļoti labi darbojas un ne līdz galam mēs izpildījām to, ko mēs plānojam. Un vēl, kas bija labi, tas ir, protams, tie spēlētāji, kuri iznāca otrajā puslaikā no soliņa, un viņi bija daudz jaudīgāk un spēlējot ar bumbu labāk, un tas arī palīdzēja mums šodien uzvarēt. Nav tā lieta, ko bieži darīja. Trīskāršā maiņa pārtraukumā tā bija neapmierinātība ar konkrētiem spēlētājiem, vai tieši vēlme un zināšanās, ka tie futbols, kur nāk uz maiņu, pastiprinās. Jā, rezultāts bija 1-1, un mums bija jārēģē, un varbūt par Darko otrajā puslaika iznākumu. Mēs to zinām, ka viņš iznāks. Tā plānojam, jo viņš pagaidām ir gatavs uz 45 minūtēm. Un mēs gribam, lai tās 45 minūtes būtu otrajā puslaikā. Tā arī sanāca, ka viņš ļoti labi bija noskaņojies un izdarīja ļoti labu darbu. Jā, varbūt plānojam, ka viņš var iznākt citu spēlētāju vietā. Bet tie spēlētāji, kuri palika ģērbtuvē otrajā puslaikā, mēs bijām neapmierināti ar viņu sniegumu. Varbūt Talā viens no tiem, kas diezgan labi aizvadīja pirmo puslaiku, bet mēs gribam drusku pamainīt kaut ko, lai mums būtu vairāk tādas agresijas, un arī Cedric, viņš ir ilgu laiku ar komandu, viņš saprot daudzas lietas, un viņš arī var gūt vārtus, tāpēc mūsu lēmums bija, lai viņš paliktu. Un ieplānojam, ka Kiga būs arī viens no tiem spēlētājiem, kurš var pastiprināt spēli. Cik liels prieks, ka tieši Cedriks guva pirmos vārdus šajā mačā pēc tik grūta gada, kāds viņam bija iepriekšējais? Godīgi sakot, par to es nedomāju. Vienkārši es zinu, ka viņš nav no tiem spēlētājiem, kuri gūs daudz vārtu, un katrie vārti, kad viņš gūst, viņi ir svarīgi komandai. Tas arī bija tāds svarīgs moments, jo ne viss gāja pareizi, un vienkārši biju priecīgs, ka komandai iesita vārtus. Nedomāju par to. Nebija starpības, kas to izdarīs. Ko sagaidīja šajā mačā no Mankina došanās laukumā? Tomēr futbolists bezmaz vai pēdējā brīdī pievienojies. Varēja just arī, ka tā saspēle ar komandu vēl nav izveidojusies. Jā, mēs gaidījām no viņa individuālu aktivitāti. Jau daudz laika viņš trenējas ar mums. Viņš aizvadīja arī spēles pret otro sastāvu. Viņš ļoti labi strādā treniņos, viņš ir ļoti motivēts. Gaidījām, ka šodien arī iepriekšējā spēlē mēs gribējām, lai viņš iznāktu, bet tur bija ļoti slīdens rezultāts. Zinot viņa īpašības, viņa aktivitāti, mēs gaidījām, ka viņš ar savam individuālam tādam kustībām viņš izdarīs vairāk spiedienu uz pretinieku aizsargiem. Ja jau mačs pret Daugavpili jājautā par tiem spēlētājiem, kuri bija ziemā RFS, un tagad ar Daugavpili par Silā un Beku. Silā bija viens tas supermačs, kur viņš iesta 3 vārtus. Jānis Beks, arī vārdsargs, kurš laikam jau klauvē kādu laiku arī pie izlases. Varbūt kāpēc neizvēlējies paturēt šos spēlētājus uz šo sezonu? Tur ir ļoti parasta atbildē. Tur ir konkurence. Viņi aizvadīja labi to posmu, sagatavošanas posmu, bet Silā viņš ir ļoti jauns spēlētājs. Viņš progresē, bet mēs redzam, ka
viņš nevar aizvadīt visas spēles labā līmenī. Viena spēle, kā pret Žalgiris, bija ļoti laba, otra spēle jau sliktāk. Viņš nav pagaidām no tiem spēlētājiem, kuri varētu iesaistīties cīņā par vietu sākuma sastāvā. Tāpēc viņam vēl jāattīstās. Tas pats par Jāni. Viņš nav man pretenziju pret viņu, bet mēs arī redzējām, ka citi vārdsargi bija labāki par viņu sagatavošanās posmā. Tur viss ir vienkārši, tā ir konkurence. Un palika mūsu prāt stiprākie. Par RFS un Daugavpils doļiem daudz vienmēr runā par īrētiem, neīrētiem, bet vai tev pašam kā trenerim bija vēlme kādreiz nospēlēt arī pret optimālo Daugavpils sastāvu virslīgas mačā, pret to, kas, piemēram, 4. vietu izcīnīja pagājušajā sezonā? Godīgi sakot, es par to nedomāju. Mēs gatavojamies ar spēlētājiem un aizvakar mēs rādījām viņam stiprāko sastāvu pretinieka. Mēs gatavojamies visiem spēlētājiem, bet tur ir tāds pretinieku lēmums. Es neko nevaru to šeit komentēt. Mēs no savas puses nezinām, kas spēlēs no pretiniekiem, bet gatavojamies viņu labākajiem spēkiem. Bet pieļauju, ka pagājušajā sezonā varētu nojaust, ka tie īrētie, kuriem arī likumā rakstīts punkts, viņi nevarēs spēlēt un bija jāgatavojās Daugavpils jauniešiem tā skaitā. Jā, varbūt iepriekšējos gados mēs saprotam, varbūt vairāk. Es pats biju Daugavpilī un man bija īrētie, un es saprotu, ka tajās spēles viņi nespēlēs, bet jebkura gadījumā cīnījāmies. Un arī iepriekšējos gados zinot, ka kāds nespēlēs vai spēlēs, mēs tāpat gatavojamies kā vienmēr, kā jebkurai spēlei, skatoties uz pretinieku ar mūsu acīm, kas ir visbīstamākais. Un vai kā treneris esi par vai pret, lai īrētie spēlētu pret klubiem, kuriem viņi pieder, jo Rehviešvilī, piemēram, vakardien sacīja, ka ir pret šādu scenāriju? Es domāju, ka šeit grūti kaut ko kontrolēt, jo visur pasaulē tur ir tādas sistēmas, jūs varat paskatīties, ka jebkura valsti tas kaut kā notiek un reglamentēt vai nē, es nesaprotu. Kopumā varu teikt, ka mēs kā treneri, mēs arī spēlētājiem, mēs nekādu tādu informāciju nedodam un nedomājam par to daudz. Mēs vairāk koncentrējamies saviem spēkiem, bet kā notiek, jāadaptējas jau laukumā. Un izlašu loks, ko darīsiet, kā gatavosieties jau spēlē pēc 2 nedēļām? Vēl ir jautājumi, mēs līdz galam vēl nesaprotam, kā mēs gatavosimies. Bija viena ideja, tagad varbūt tas neizdosies. Jebkura gadījumā mēs saprotam, ka mums vēl ir daudz, kas ir jāattīsta, un par to mēs domāsim. Un jebkuros apstākļos pēc brīvdienām mēs izdarīsim savu darbu, un šodienas spēle mums parādīja, ka ir daudz lietas, pie kurām mums jāpiestrādā, un tiešām tas ir ļoti labi. Tas var būt vislabākais rezultāts, kad tu uzvar un kad tu saproti, ka neesi perfekts un vēl jāturpina strādāt. Paldies! Paldies!